Godātie tautieši, sveicu jūs visus mūsu valsts lielajos svētkos. Šodien mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu. Dienu, kas noteica, kāda mēs kā cilvēki un kā tauta esam jau gandrīz gadsimtu. Joprojām pēc visiem šiem gadiem mēs apbrīnā varam lūkoties uz drosmīgiem valsts vīriem, Latvijas dibinātājiem, kas cēlās un riskēja ar visu, lai Latvija varētu būt brīva valsts. Pirms 94 gadiem Nacionālā teātrī savā uzrunā pirmais Latvijas valsts ministru prezidents Kārlis Ulmanis teica: Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto līdz galam. Šodien mēs esam pateicīgi tautiešiem, kas caur gadu desmitiem šiem vārdiem ir piešķīruši jēgu, ziedojot savas dzīves Latvijas celšanai. Nevērtēsim Latvijas neatkarību par zemu, jo par to dārgi ir samaksāts. Daudz ir krituši, lai Latvija būtu brīva. Šķiet, ka 18. novembrī mēs neviļus uzdodam sev dažādus jautājumus. Ko šī valsts man ir devusi aizvadītajā gadā? Kā tā ir sekmējusi manas personiskās un manas ģimenes labklājības izaugsmi? Kā tā ir vairojusi manu dzīves prieku un laimi? Tomēr mūsu valsts un mūsu tautas nākotnes vārdā nesalīdzinām svarīgāks ir jautājums. Ko es, ko tu, ko mēs katrs esam devuši Latvijai? Vārdi, ko Kārlis Ulmanis teica Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā, ka darbs Latvijas celšanai nebūs viegls, ir dzīvi šodien. Katram ir jāpieliek sava roka pie tā, lai darītu mūsu dzimteni par plaukstošu zemi. Darīsim savu darbu godprātīgi, Latvijas godam. Iesim uz priekšu ar paceltu galvu, ar ticību Latvijas nākotnē. Atbalstīsim citu un palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Paldies visiem, kas šajā dienā Latvijai vēl labu un kuri domās un lūgšanās ir par tās nākotni. Dievs svētī Latviju!